Ko čau visiem? Beidzot ir pienākusi sezonas atklāšana, pirmais brauciens šogad. Un vispār mana pirmā sezona var sākties palielam. Uzsildīsim mēģis, aizbrauksim līdz Rīgai, pastīsimies, kas tur notiek. Jūs jau zinat, atcerieties šņabīti no drift video. Nu, šī dod čoku. Šņabī! Kameru biri! Satiksim viņu, aizbrauksim līdz spīlveidošanu, pastīsimies, kā tur ir. Lielo sastrēgumu nebrauksim ar visiem kopā gājienu, bet nu jā, brauksim tad līdz Rīgai, pastīsimies, kā tur ir. Uzsildīsim mēģļus un varam gāzt. Kaut kā tā pa lielam. Kā saka visiem motobraucējiem, veiksmīgu sezonu un lai viss izdodās, tā teikt. Tiksimies ielās, pareizi. Pirmais video šitais man ir no tieši motovlogs pirmais. Nezinu, kā ar skaņu un visu pārējo. Cerams, ka viss ir kārtībā. Brauksim, tad jau redzēsim. Tik sen nav filmēts, godīgi sakot, pat nezinu, cik ilgi baterija tur, kas un kā. Arī kameras settingi ir savādāk nekā tad, kad drift filmēja. Nu, vēl jāmācās. Bet būs labi. Domāju, ka mēs pa lielam jau varam doties uz benzīntanku. Riepas ir galīgi jaunas, brauksim prātīgi sākumā. Nu, un arī vispār brauksim prātīgi. Paldies! God cerams, viss būs pamierīgo. Pareizi. Nu, un ko mēs te veidojam? Es reāli jau biju aizmirst, cik forši ir braukt ar moci. Reāli. Nu, rītīgi forši. Man rītīgi patīk. Tiesa gan es neesmu daudz braukājis. Legāli arī. Bet, nu, beidzot ir nokārtot kategoriju. Ir iegādāts motocikls. Varam doties ielās. Aizbrauksim, iepildīsim degvielu un tad brauksim uz IKEA satikt šņabi. Jā, motocikls prasa daudz lielāku uzmanību uz ceļu. Nevar tā vienkārši čiliņā. Ne, nu var čiliņā, bet nu ne tā kā ar mašīnu. Tomēr ir jābūt daudz uzmanīgākam. Ir daudz jāskatās uz priekšu, kas notiek. Te, protams, arī ar mašīnu braucot tā ir,
Bet tu esi daudz nepamanāmāks citiem. Jā, nu, kaut kā tā. Šitien te es pagājušais dzīnu garām. Uz šitās te vietas te, nu, tur tā nav laba doma. Tur slīd, tur ir akmeņi. Un jā. Nu, kā saka, tagad es esmu pirmkursnieks šinī motoštelē. Pirmais kurs, pirmā sezona. Jāprot, ir arī, turklāt sezona ir arī sākusies visiem. Nu, nav tā, ka, ķipa, viss tagad ir. Viss būtu tā kā jau, visi būtu apraduši ar to, ka motocikli ir ielās. Tā nebūtu nav. Un šodien ir 27. aprīlis. Tieši moto sezonas atklāšana. Visu kopējo gājienu nebraucu, bet līdz Rīgai aizbrauksim. Pamierīgo. Folkreis īsti arī sarostījušies. Šodien ir folkreis gonka. Ieliesim degvielu un tad jau gāzēs tālāk. Strauja, strauja upe tecei, strauja, strauja upe te... Bļa, man jau bija pilna bāka izrādās. Ot, es jums saku. Nu labi. Tad jau daliesim līdz galam. Šitie te iesācēji. Vai nē? Tagad veikalā. Nē, bet tankštēlē domās, ka es kaut kāds sagrabinājis pēdējos centus. Cik man tur jāmaksā? Gandrīz necik. Nu ko, varam gāzt uz Rīgu. Folkreis, folkreis, folkreis. Kā jums civerē pūš vai nepūš, bet domāju, ka diezgan pūš, jo man personīgi diezgan vējš pūš ausīs. Tad jau skatīsimies, kas un kā būs. Pateikšu tā, ka man kā iesācējiem man reāli pietrūkst ātrumu indikators, nu, respektīvi, kurā robā šobrīd atrodas ātrums, kurš ātrums ir, ātrumkārba, jo, nu, viņam jaudas pietiek
atlietiem galiem, un tad pa šosei citais tu brauc ar to 6. un liekas, ka vēl ir jāieliek kaut kādā robā. Bet patiesībā robu vairs nav. Jo tev jau sen ir 6. robs. Viņam ar 6. robu vēl joprojām griez pietiek no tā visa pasākuma. Tā kā jā. Bet, nu, tā ir tāda nianse. Tas ir tikai man varbūt, es nezinu. Ir jau, es skatījos, kad ir nopērkami tādi un uzliekami arī šitādiem motocikliem tie ātruma indikātori. Tā kā, jā, jāskatās. Varbūt arī tāds jānopērk un jāuzliek. Nav jau tā, ka viņu baigi vajadzētu, bet ir forši, ja viņš ir. Liels shoutouts Buffrideram, jo viņš mani vairāk iedvesmoja uz to, ka tomēr ir jāatsāk filmēt un jāsāk filmēt motovlogi. Protams, kā vlodi. Nenolieksim, esmu satraucies. Tomēr, zin kā, sen nav braukts. Jā, kaut kā tā. Bet, Bāfiņ, ja tu šito skaties, tad es ceru, ka es no šitā neatmetīšos un palikšu šitajā iekšā. Nu, doma vismaz tāda ir. Bet kā jau mēs ar tevi runājām, vienmēr ir tas, ka grūti jau ir saņemties, iesākt. Tā, kas mums te notiekās? Joparas te. Kas tad te? Bišķi sabremzēja. Nu, tā ir. Nevajag ar izgrieztiem ratiem bremzēt. Tad jau viss būs kārtībā. Nu, neko, kā saka. Jābrauc ir uz Rīgu. Šņabīts mūs jau gaida droši vien pie Ikea. Es tiešām ceru, ka man tā kamera tur aizmurē turās, ka arī šitā kamera turēsies. jo stiprinājums ir paštaisīts, ej nu sazin. Gan jau jums arī normāli švilpo vējš, tāpat kā man. Jo kur gan viņš var palikt? Man ir jāizdomā vienīgais varbūt, jāizdomā kaut kāds, es nezinu, ko tur var aiztaisīt ciet, lai vējš nepūš. Nekā tāda īsti nebūs. Vēl ko es gribētu uzlikt, tas ir lielais, augstais stikls, tad arī mazāk pūstu ķiverē. Arī tas vējš, es domāju, ka būtu mazāks galvā. Ausīs.
nav ar people bumbīrus klapēt. Un sarunā, ka nehuj visu sapēt. Cik daudz stāva sūda žur, kā var grabēt. Zajalgot tu bumbīrus klapēt. Pamodos no rīta ilgi domāju, braukt, nebraukt. Nav tā, ka baigi gribējās. Nu nevis braukt, bet tieši uz turieni braukt, uz to gājienu, korķī sēdēt. Bet beigās izdomājām, nu labi, davai. Ja jau, tā jau. Starp citu, ko jūs domājat par šitiem riteņbraucējiem, kas te brauc pa šoseju? Nu es nezinu. Te atļautais ātrums ir 110. Tāpatās visi 90% kā minimums brauc 120. Un tu šeit brauc ar riteni. Principā varētu jau teikt, ka drīz par autobānu. Vai kaut kur citur ārzemēs arī brauc tā riteņbraucēji par šitādu, teiksim tā, ātrgaitas ceļu? Nu, vajag nopietni jau, man liekas, tas nav. Aizmirst pa nulēm nospiest. Bet tā jau tev iesācējiem iet. Un tagad man galvā skan tā dziesma par tiem bumbieriem. Tas tev nav ar people bumbīrus klapēt. Un sarunā, ka nehuj visu sapēt. Cik daudz stāva sūda žur, kā var grabēt. Zajalgot tu bumbīrus klapēt. Baigi vējiet šodien, reāli purina. Iespējams, ka to, ko es te pirms tam runāju, jūs te vēl nedzirdējāt. Tāpēc, ka tas vējš ģiverē diezgan pamatīgi pūš. Teiksim tā, ātrumā šito aparātu nejūt vispār. No vienas puses diezgan stulbi. Ja tu paskaties spidometrā, un jau, principā daudz. Tikai negriez ārā. Labi, ļoti labi. Kas te notiek? Tad kāda jēga tev bija līst ārā? Priekšā cilvēkam, ja tu griez nost. Šodien uzvilku apakšā zem kombīša termoveļu. Un īstenībā tā vien ir. Vajag labi par šosei forši. Redzēs, kā būs pilsētā. Tas tev nav ar people bumbierus klapēt. Interesanti zināt, kur vispār čīziem tāds teiciens radās. Viņš reāli ir klapējis. Čīzī, tu reāli esi klapējis tos bumbierus. Ar to tas? Ar to lielo tas? Tuvi būsim pilsētā, tad jau vajadzētu mazāk pūst. Sejā tam vējam! Pamierinies, vējš! Nebūtu man ģiverē tik ļoti. Tie Rīgas ceļi ar tām Rīgas bedrēm. Es jau biju aizmirst, cik ļoti jūt ar moci braucot visas atgāzes un visu pārējo braucot aiz mašīnām.
nedariet. Es redzēju, ka viņš taisās griezties, bet viņš arī mani pamanīja. Malacis. Bēdres, kādas mums te Rīgā ir bēdres. Nepatīkamas bēdres. Tā, nu tas notiek, jā. Foršs laiciņš patīkams. Supa dupa fly ir tāda dziesma arī. Ja nu kas. Bass up to the top. I like the beat, get ready to rock. The bass goes to the boys. Super, super fly. Bring the bass up to the top. Ja nu gadījumā kāds nezina. Es domāju, pie 70, kaut kur 80 jums man jādzird vēl ok. Bet, kad jau 100 un pāri, man liekas, ka tad jau ir problēmas višķi. Tā, te kaut kāda eļļa izlījusi vai ko te uzmanīgi. Kas te ir noticies? Nebrauksim pa to eļļu. Izšmauksim. Izšmaucām. Šņābis jau mūs gaida. Tikai kur tā iebrauktu bija, blē? Kuj viņi zina papisu? Kur viņa tur bija, blē? Šņābē! Zdaro, Zaibal! Zdaro! Ko kamera ir izslēgta? Nu labi, filmē, nevienu. Dirstais, ka es noģību. Un tā filmē, baigi runāja, bļauju tur, jo pa šosēm es nevēl nedzird. Tikko jau paklāsījos. A, ko kamera? Elpas vilcienu var dzirdēt, ko es tur elpoju. Jā, pa šosē arī? Nē, nu nav tik traki. Jā. Tā. Nu ļoti labi. Nu ko, aizkustēsimies uz Spilves pusi. Pastīsimies, kas tur labs notiek. Pamierīgo izbrauksim vēl. Samainīju jau vienu bateriju, jo kaut kā, nu jā, ja tu filmē visu to šosei īstenībā nav jēgas baigi filmēt. Nekā prātīgi nav.
Šļabītim patīk šodien vīzināties. Paldies, paldies! Ir patīkam, ka šoferīši palaiž. Es arī vienmēr pabīdos, ja man ir iespēja. Es vienmēr pabīdos, kad ar mašīnu braucu. Tāds patīkams žests, teiksim tā. Mēs taču sarunājām, ka neskriesim. Te ir baigās bēdras, te pizdzēts. Nav ko trakot. Savādāk varēs pēc tam grīdas lakot. Kā saka, lai tie jaunie skrien. Īstenībā, piemēram, tā kā iesācējiem vienmēr aizmirstās, ka var braukt pa sabiedrisko joslu. Reāli, vienmēr aizmirstās. Baigās bēdras. Kas garšīgs somā? Negribēst? Es jau zināju, ka tu tā darīsi. Nes kas viņam garšīgs tur bija somā? Šņābīt izslēdz pagriezienu. Ļoti labi! Pa-pa-da-pa-pa-pam! Dieniņi sāk iestumt. Jā, forši, forši! Šitem gan prātīgi. Var izlīst kāds.
kas ir tas, kad aizmirstās jau visu laiku, kad tu filmē. Aizmirstās runāt. Tas ir tāds mīnus, tā teikt. Bet paskaties, pluss ir tāds, ka nav jāstāv sastrēgumā. Vismaz ne šeit. Paldies, paldies! Laidīs mūs tur vai nelaidīs, es nezinu. Tad jau redzēs. Te nu mēs tikām laikam parādē. Izskatās, ka varēsim piedalīties. Te nu mēs braucam. Nu redz, kā trāpījām mēs tomēr uz šito pasākumu. Šādā parādē es braucu pirmo reizi, vienmēr esmu tikai skatījies. Tad nu lūk ir tā iespēja. Redz, kā visus noliek mierā, bet galvenais tas, ka daudzi cepās par to, ka kāpēc slēdz ceļus ciet un kāpēc tiem motociklistiem te ir jābrauc. Bet piedodiet, atvainojiet, tad, kad geju praidā iet, tad gan visi var braukt, vai ne? Visu var slēgt ciet. Vai riteņbraucēju vienības brauciens, nu tas tikai normāli, no? Tā kā jā. It is what it is, tā teikt. Bet nu katrā ziņā sportbaikam šitik lēnu nepatīk braukt. Normāls cepiens, tā teikt. Bet nu it is what it is. Tomēr iebraucām iekšā. Nu te ir daudz. Te, nu es nezinu, cik tā ir. Nu vismaz 10 moči. Izrādās man reku kabatiņi bija vaļā. Tas arī labi. Iespējams, ka viss ir pazudis. Bet telefons ir. Nu redz. Reāli daudz šeit ir. Nu, es nezinu, brauc un jūra. Vienkārši nereāli daudz. Nu tā, bijām, aizbraucām, paskatījāmies, izstaigājām laukumu. Nu, ko tur vajag vairāk jau neko? Izstaigājām tur visu, atzīmējāmies, bijām. Tagad varam aizbraukt vēl, izmest kādu līkumu. Tā teikt, un tad jau skatīsies, ko tālāk. Nu, tad jau droši vien arī uz mājām. Pa lielam. Nav jau baigi, ko tur daudz zīlēt, ko darīt. Pamainīju tagad kamerai bišķiņu iestatījums. Nevis 5G, bet 4K. Un no Hyperview uz Superview. Nu, pastīsimies, cik tas ļoti saglābs, piemēram, bateriju. Bet, nu, jā, pa lielam diezgan ēd. Baterija tā augstā kvalitāte. Izšķirt spēja. Tagad arī cits leņķis un tā tālāk. Nu, es nezinu, skatīsimies.
Tagad mēs braucam pie Šņabīša čoma. Kaut kur uz Ķekavas pusi, cik es sapratu. Tā mēs te braucam pamazām. Šņabīts ar mums, ar mani. Joprojām. Esam pilnā sastāvā, kā bijām, un savādāk nemaz nevar būt. Kaut kā tā. Ālejas, ok? Nebaidīsim dzīvniekus, brauksim prātīgi, kas te pa bedrēm. Čo, Vīča? Jā, ka redz, vienkārši atīti nebija vaina. Citas arī jauku javā griez. Šņabītī bija vaina. Karoči ir tons jāmāna vai jā. Pa lielam lēnām ripinam uz Siguldu. Laikam caur Helsiņu, kaut kur tur caur Salaspili apkārt, es nezinu. Kur džeki vedīs, tur brauks. Ko tad ēst? Tā mēs prātīgi brauksim. Droši vien. Kā gan savādāk. Džeki man teica, ka man ķēde jāpievelk tomēr. Bet Rozīts arī teica, ka jānobrauc kaut kādi tur 100 kilometri un tad jāsamaina. Fu, jāsamaina. Ot, idiots. Jāpievelk, nevis jāsamaina. Protams, ka vienmēr jau kopā jautrāk braukt ir. Ja vēl būtu kardo, tad varētu arī parunāties kopā. Tā kā to šobrīd džeki dara. Sazvanās un runājās, tad ir daudz vēl jautrāk. Bet, nu, kā ir, tā ir. Visam naudas var nepietiek. Šitais arī atklāja sezonu. Pareizi ir. Uzminat, kurš no mūsu bariņa sēž visērtāk šobrīd. Jep. Tas ir vecais Šņabīša aparāts. Tagad viņš nopirka šitādu te. R1. Diezgan vēl ir smiltis uz te uz apļiem. Jāuzmanās. Nevar tā. Guldīt pa visam to mopēdu. Vienam tur labi pēc eļas priekšā nes. Droši vien R1 vecstāvam. Tā jau skaists aparāts.
Šī momentā vēlams nenošļūkt uz muti. Foršs izbraukums. Man jau patīk. Ja jums arī liekas ok, tad ierakstiet komentārā. Uzspiediet laiku. Piesakojiet, nu kā jau visiem. Nu kaut kā tā, jā. Bet jā, droši rakstiet komentārā, ko vajadzētu uzlabot, ko vajadzētu savādāk darīt, ko vēl vajadzētu, ko jūs gribētu redzēt un tā tālāk. Paldies, paldies, paldies! Tā mēs braucam. Atpakaļ pie manīm uz Siguldu, tad jau Džeki laidīs uz Rīgu. Droši vien brauksim caur Salaspili apkārt un tad jau ārā uz Siguldu šoseju un pie manīm Siguldu. Es domāju, ka lielāku riņķu šodien nebrauksim. Šodien tīri tā, pa mierīgo, bet laiciņš superīgs, tiešām foršs laiciņš ir, baigi labi ir. Nu tā būsim izbraukuši tuņās cauri Salaspilī. Varēja jau izbraukt, bet nu labi. Tā kā jā, droši rakstiet komentārā, ko jūs gribētu vēl redzēt. Nu re, pavisam cita lieta. Nē, forši. Šitā reāli ir forši ar džekiem pabraukt kopā. Bet vēl foršāk ir tas, ka viņi savā starpā sarunājās. Bet man tāda opcija šobrīd nav. Es jau reāli gribētu, bet nu jā, tā iekārta maksā kaut kādu naudu. Gan jau kādreiz, bet vajadzēs iegādāties tādu. Jo pavisam savādāk, ja tu vari vēl bariņā ar čomiem parunāties. Nē, vairāk tā nē. Kā tev tas bija, tad malā stāvēja, neviņš uz mums? Jā. Jā, bija.
Man jau liekas, ka te nevajadzēja bremzēt. Uz 100, ja te brīvi var 110 ir atļautais. Šņēbis bija apsēdies sev pasažieru vietā. Nu redz, pa lielam arī diena būs galā. Esam atpakaļ Siguldā. Nu kā, esam atpakaļ, respektīvi mani pavadīja līdz Siguldai forši. Par to paldies čaļiem. Un nu neko, brauksim uz garāžu. Vēl ir, es pat nezinu, cik ir pulkstens, šitais pulkstens nav pareizs. Vēl ir laiks kaut ko padarīt, atpūsties, es nezinu. Bet pa lielam forši pabraukājāmies šodien. Un, nu jā, kā jau es teicu, rakstiet komentārā. Rakstiet komentārus, ko jūs vēl gribētu redzēt un varbūt, es nezinu, ko vēl vajag pielabot, ko vajag savādāk. Nu, kaut kā tā, ko vēl vajag pamainīt. Vai varbūt ir labi tā kā ir, vienkārši jāturpina filmēt un tad jau skatīsimies, kas no tā sanāks un tā tālāk. Bet pa lielam forši. Mocis, tas ir forši. Tā ir atbildība, bet tas ir forši. Man vēl jātiek skaidrībā ar to Hyperview un Superview skatu. Jo man pašam Hyperview labāk patika, bet viņš man liekas, ka vairāk baterija ēda, jo viņu var filmēt tikai 5K izšķirtspējā. Pa lielam mēs arī ar šito piebeigsim. Paldies visiem, kas noskatījās līdz galam. Nu tad uzspiežat to laiciņu, jums jau tas neko nemaksā. Un tad ierakstiet kādu komentāru. Liels paldies jums un tiekamies, tā teikt, nākamreiz. Tad arī būs gan jau kaut kas jauns, kaut kas savādāks. Nu, kas jauns? Nu, jauns video. Tā kā jā, tiekamies. Un paldies jums, ka noskatījāties.